Uz kurien tu tā sataisījies? Uz tirdziņu? Uz to plašāko Ziemassvētku tirdziņu Dominā. Ok, Domina, lai sanāk. Vitautas pēc sporto, Vitautas pēc brančo, pēc trakas balles arī. Vitautas, zini, Vitautas magnīs tik citur nedabūsī, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minīti ņem un sausu dzer, atgūsti enerģiju. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV. Jubilejas 5. sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta Esiet sveicināti, dāmas un kungi! Sporta sarunu šovs Eksi jūsu uzmanībai un decembrī Dominā valda Ziemassvētku noskaņojums. Eksos valdīs 2 sporta smagsvari. Šodien sākam ar pirmo no viņiem. Un arī šobrīd, arī Saeimā redzot daudzus, ir cilvēcība un vienkāršība, kas ļoti daudz, kur arī ārzemēs saskaroties tiešām šīs pasaules varenajiem. Viņos tas piemīt, tas ir dabiski, un mums kaut kā viņš varbūt pietrūkst. Viņš jau tikai sportists bijušais. Ko tad viņš? Visu laiku. Kādu konkrētu piemēru es gribu dzirdēt? Visu laiku, man liela daļa cilvēku vispār asociē ar to, ka es bruņurupučas sfēras. Jā. Bet tā, ka es novilku zeķis, tad puikas no Austrālijas operators gandrīz noģība, jo man abas tulsnes vienkārši kā ar nāzi. Un otrā rītā es izgāju uz startu, visu nakti man kājas pulsēs vispār nevarēja. Ar visām tulsnām visu? Abas šitādas, viss tā pēd, būtībā viss kā nāzi nogriezt. Es gan liels iespējas arī iegūt, diemžēl es nespēju pierunāt ne valdību, ne Rīgas pilsētu par licenci samaksāt konkrētu summu, kas nav galīgi, tam laikam liela. Cik tas bija tam laikam? Atceries aptuveni? Es nezinu precīzi. Mēs zinām, cik mēs par tām licencēm maksājam. Tas bija $150,000. $150,000, jā. Man liekas, Pīksturis lika panorāmā, ka rādīja, ka man nāca tās emocijas, adrenalīns, ka viņi sāk kustēties. Un tā, jo es domāju, ārprāts, šitas ir atbraucis. Te Pepiņš tagad 3000 cilvēku atbrauc skatīties, kā viņš liks lidmašīnu, un viņš neizkustinās. Tu biji uz tām lapām, kur tikai politiķis zvaigznes Austrālijas un roka zvaigznes, jo pirmā lapā tu biji nopublicēts to savu lausto roku. Es arī trāpīju arī Austrālijas Olimpiskās komitejas izdotajā albumā, un man liekas, es trāpīju arī tur tajā topā, kas ir visi feili, kas notika olimpiādē. Droši vien no tā, ko mēs šeit runājām, es tiešām arī novēlētu vairāk humoru. Paskatīties uz dzīvi kādreiz arī gaiši. Decembris Eksos būs smagsvaru mēnesis, un pirmais no smagsvariem decembrī kopā ar mani, un tas ir neviens cits kā bijušais svarcēlājs Raimonds Bergmans. Raimond, esi sveicināts. Sveiki. Raimond, iestoties tavā dzīves aprakstā pēc sportista karjeras beigām, tur ir raibais. Neskaitot tavus sportiskos panākumus, 3 olimpisko spēļu dalībnieks, Eiropas vicečempions, 10-kārtais Latvijas čempions. Pēc svarcēlāja gaitām spēkavīru čempionātos, entos mačos es piedalījies, bet pēc tam sākās pats interesantākais. Televīzijas raidījuma vadītājs, politiskais darbinieks. Man liekas, ka tas spektrs tur tev ir bijis visdažādākais. Šobrīd tu esi nobāzējies tajā politiskajā virtuvē. Kā tas nācies? Es gribēju to pieteikt kā multimākslinieku, un es domāju, ka pārāk skaļi nebūtu teikts.
Droši vien, ja cilvēkam kaut kas dzīvē padodas, arī es esmu tā novērojis, ka citiem, kas varbūt kaut kādā nozarē, viņiem arī citās varbūt kaut kā vairāk veicās vai padodas. Bet šī gadījumā tas daudz lietas no tajos pieminētājām bija apstākļu spiests vienkārši. Tas izklaides sektors, tas bija saistīts ar to, ka kādam tas bija jādara, organizējot spēku sacensības, un tad vienā dienā tas mikrofons nokļuva manās rokās, un tā tas izveidojās. Bet, piemēram, par politisko karjeru varbūt netika domāts ne bērnībā, ne arī brieduma gados, bet tajā brīdī, kad tev ir 45 gadi un tev pēc likuma ir jābeidz dienēt, jo tev pakāpe, diemžēl, nav, un pakāpes nevarēja iegūt arī citā iemesla dēļ, kad es diezgan vēlu iestājos bruņotajos spēkos pēc savas sportiskās karjeras beigām. Līdz ar to arī tas viss process bija pietiekoši sarežģīts, un tad tu tāds domā, tā kā tev pilnbriedis, vēl spēka pilns, kaut kas jādara. Un, neslēpšu, ka daudz politiskas organizācijas aicināja, bet tajā brīdī sanāca tā, ka man uzrunāja Zaļā partija. Kaut kā tas sanāca, un tā es tur nonācu. Un īstenībā tas politiskais stāsts diezgan ātri aizgāja pa tām trepēm uz augšu. Ļoti negaidīti, jo būtībā pēc 7 mēnešiem nonākot politiskā vidē, es kļuvu par ministru būtībā. Tas tāds, un kara laikā kļūt par aizsardzības ministru. Tas bija pietiekoši pārdomu vērts un pārunas ar ģimeni un domas un arī iekšējas pie sevis, vai to spēšu tikt galā. Un, tas jau droši vien tautai ir jāvērtē, vai izdevās vai ne. Un, tā tas sanāca. Un es tiešām esmu šobrīd laikam ļoti daudz ar šī brīža pienākumu un amatu, kas man ir parlamentā. Tad tas darba apjoms ir vienkārši tāds, kad ir grūti pat kaut kādā veidā salāgot, lai gan tā doma bija, un arī tai ģimenei tas solījums bija drusku savādāks, ka labi, te sporta laikā tad tur neesmu mājās gandrīz bijis, jo uz vienu olimpiādu gatavojoties piedzima mana meita, pirmais bērns, un no viņas 7 gadiem es biju mājās laikam 3 nedēļas, kad es pēc 7 mēnešiem atkal viņu tā kā satiku. Satika jau pusaudzi, bez mazliet? Apmēram, jā, un tad bija tie solījumi, ka, ka būšu vairāk it kā mājās. Bet, diemžēl tā nesanāk, un laikam ģimene jau ar to ir pietiekoši apradusi un saprotoši, bet kaut kādā brīdī jau tas vienalga liek aizdomāties, kur tu liec uz tiem svariem, kas ir tas. Un, laikam tā ir sanācis, un ģimene ir pieradusi. Un tad, kad vienu vasaru bija tā, kad ir pārtraukums starp sesijām, un es vasaras laikā esmu mājās, tad sievai tas bija pārsteigums un bērniem, jo tētis nekad nav mājās vasarā, un te pēkšņi kaut kas tur ir tajā mājā. Un tad es sapratu, ka pēc kādas nedēļas vai 10 dienām ir jāņem puika un jābrauc uz laukiem, jo tas ģimenei nav ierasts, un tas izsauc zināmas tādas nevienmēr labas sarunas pēc tam, bet kopumā jau tas ir tāds. Un tagad bija atkal solījums, ka es tā kā varbūt veltīšu vairāk laika mazbērniem, bet arī tas sāks šķobīties. Cik tev ir mazbērni jau? Burtiski 2 nedēļas atpakaļ man otrā mazmeita piedzima. Tā kā es ļoti gribu cerēt, ka daļu vismaz no tā laika, kas varbūt netika būt kopā ar bērniem, kad viņi bija maziņi, varbūt kaut kādā veidā sanāks tomēr veltīt mazbērniem. Bet, tad jau redzēs, kā būs. Bet tās jau nav sūkstīšanās, tā ir paša izvēle, un tur jau neviens to nespiež. Grūti jau ir samanedžēt laiku, un ja tu vēlies tiešām kaut kādā veidā to darbu veikt kvalitatīvi un atbildīgi, tad tas ir diezgan liels un nopietns izvēles. Par politiķu karjeru es neslēpšu, ka šeit šķetinot un gatavoties raidījumam, es tā tinu atpakaļ un domāju, bijušie sportisti un tie mēģinājumi viņiem kļūt par politiķiem, iet tajā politikā, mums ir bijuši neskaitāmi. Un es neslēpšu, ka, manuprāt, tu esi tāds veiksmīgākais piemērs un labākais piemērs. Tu pats jau teici, cik ātri tu kļuvi par ministru, vai ne? Es teikšu tā, muļķības ar tu neesi sarunājis tajā savā politiskajā karjerā, kas tev ir bijusi jau pietiekami gara un ilga, un tur, mūsdienās vai ne, ar sociālo laikmetu un vispārējo virsrakstos tu ietrāpi ar diezgan maz.
Kā tev tas viss ir izdevies? Tu tā esi pats domājis. Es mēģinu arī saviem jauniem kolēģiem, kas šobrīd ir varbūt tikai ienākuši politikā. Tas man recepts laikam būtu mēģināt rast un saprast to, ka politikā ļoti bieži tā, ka tu vienu dienu tu esi vienā krasta pusē, un pa nakti tas var izmainīties, tu esi otrā pusē. Un tad tev ir jādara tā, lai tajā dienā, kad tas viss notiek, šīs pārmaiņas, lai ar tevi kāds tomēr arī pēc tās maiņas ar tevi runā. Un tas laikam ir tas vērtīgākais, ko var, man liekas, ņemt vērā. Darīt tā, lai neskatoties, kur tu esi opozīcijā vai koalīcijā, ka ar tevi tavs padoms un pie tevis vēršās un ieklausās. Ko tev sportists pieredze ir devusi, tā nebaidīšos šī vārdu, esot veiksmīgam politiķim? Jo tie viedokļi, Raimond, pastāv dažādi. Ir vieniem viedoklis, tas sports neko nedod, kā otrs saka, jā, tas sports tur norūda, tur nezinu. Nē. Manā gadījumā viennozīmīgi, ka vismaz šie 10 gadus es izvilku fiziski uz sava sportiskā tā, kas man bija šī fiziskā forma, jo es šobrīd saprotu, ka man kaut kas dzīvē būs jāmaina un kaut kā jāiesaista vairāk fiziskas aktivitātes, jo ķermenis sāk prasīt to. Šobrīd, jā? Jā, šobrīd es esmu sapratis to, ka es esmu savus akumulators iztukšojis, uz ko es tiešām braucu cauri, jo arī, pat es saku, arī lidojums pāri okeānam, kas man agrāk likās, pārlidoja, nekas, maucam tālāk, skrienam, tas šobrīd es to sāku just vienkārši, kad kaut kā man tajā lidojuma laikā, laikam vienreiz tomēr ir jāpieceļās, kur agrāk es teicu, kas tur ko nepārlidot. Bet... Tad šobrīd būtībā tu saki, ka sports tavā dienas kārtībā vispār nav. Es domāju, tādā kā hobija līmenī arī nekā. Jā. Nav, un tad vislabākais, nav tas labs piemērs. Man sanāca tā, ka es pagājušajā gadā, man jau sajūtas, man liekas pagājušajā gadā, vai šogad ne pagājušajā gadā, pārplēsu menisku. Un iztaisīju operāciju, un tad vajadzēja to rehabilitāciju. Tad es aizietu uz fizioterapijas pirmo treniņu, sapratu, ka ir liela ziepe. Bet tad, kad es sāku tādu regulāri apmeklēt, un kad sāc atgriezties, un kad tu zini, un kad arī tam fizioterapeitam bija diezgan viegli ar mani strādāt, jo viņam nevajadzēja mācīt, kas jādara, pietiekoši labi pats zinu. Tomēr es arī beidzu sporta pedagoģijas akadēmiju. Bet tas pārmaiņas un tās sajūtas bija tik fantastisks, kad vienā brīdī rehabilitācijas periodā es sāku, varbūt vajag aiziet vēl uz kādu, atgriezties kādā treniņā un kaut ko padarīt. Jo tas iekšā kaut kur tas ir, bet arī sajūtas bija fantastisks. Bet tad atkal šīs ikdienas rutīnas darbs pārņēma, bet ļoti bija patīkams sajūtas, ka tu saprati, cik tu esi nodzīvojies līdz kādam tādam nepārāk labam līmenim. Un kā tu tiešām ar tādu regularitāti un to darbu vari šo ķermeni vēl uzspodrināt un labsajūtas ziņā vienkārši fantastiski justies. Labi, bet Raimond, Ziemassvētku laiks un Jaungada laiks, un tas ir tas apņemšanās laiks, kad ir jāapņemās kaut kas. Varbūt, kad ir tas laiks, nākošā gada 1. janvārs ir tā diena. Nē, jāsāk tas ir, kā pats kādreiz strādāja sporta zālē. Jāsāk šodien, vai ne? Cilvēkiem stāsties, tas, ka jūs nopirksiet, vai jums uzdāvinās abonementu, tas neko nemainīs. Tas ir jābūt tai apziņai, ka tu vēlies, un jāsaprot arī, ka tev konkrēts laiks no tavas ikdienas dzīves tiks izņemts ārā. Jo jānokļūst līdz tai vietai, jānodarbojās, jānomazgājās un jānokļūst atpakaļ. Tad, ja jums ikdienā tas laiks bija kaut kam citam atvēlēts, tad tagad tas nonāks tur. Klau, vēl par politikas tēmu noslēdzot, visvairāk plusiņu savā sarakstā pēdējās Saeimas vēlēšanās. Kur ir tas padoms jauniem politiķiem, kas teiksim, tas ir rādītājs beigās savā sarakstā, tev visvairāk atzīmē plusiņu? Man liekas, kas mums iztrūkst un ļoti daudz, kas, un arī šobrīd, arī Saeimā redzot daudzus, ir cilvēcība un vienkāršība, kas ļoti daudz, kur arī ārzemēs saskaroties tiešām ar šīs pasaules varenajiem. Viņos tas piemīt, tas ir dabiski, un mums kaut kā varbūt pietrūkst šīs cilvēcības, šīs vienkāršības un tādās cilvēkiem saprotamā valodā paskaidrot varbūt sarežģītas lietas. Jo mēs varam runāt ļoti tādi gudrā valodā, bet tas jau neliecina. Un, to, ko mācīja man arī mani virsnieki, kad es dienēju, un
ir divas lietas īstenībā, kas ļoti daudz ko dzīvē nosaka. Tā ir vēlēšanās kaut ko darīt un attieksme, kā tu to dari. Un, protams, ļoti būtiska lieta vēl ir humors, kas bija mans viens no galvenajiem kritērijiem, kad es biju ministrs un savu komandu lasīju. Ka viens no galvenajiem jautājumiem man bija būtiski arī runājot ar cilvēkiem, kurus pilnīgi pirms tam nebija ne pazīstams, ne redzējis, vai viņiem ir humora izjūta. Un, ja viņiem ir humora izjūta un viņi spēja saprast, tad tas dod ļoti labu rezultātu arī turpmāk. Kad bija ministrs, devos vizītē uz Zilupi, uz Zilupas vidusskolu. Līdz tam brīdim, kad mēs izkāpām no helikoptera viņa sporta laukumā, viņi neticēja, ka es atbraukšu. Līdz tam brīdim. Ja viņi pie viņiem nebrauc, pie viņiem nenāk, viņiem varbūt apsola un neaizbrauc, viņiem tas, ka es negribu šobrīd, cilvēki jau dodās. Bet viņi pie tā ir pieradināti pie tā, ka nevar vienmēr uzticēties. Cilvēki nebrauc. Kurš brauks? Cilvēkiem neliekās svarīgi aizbraukt, piemēram. Jā. Un tas tiešām ļoti bieži ir, labi, šobrīd sanāk tā kā lielīšanās, bet tāda bija mana pirmais gads ministra amatā, kad man ieklausījos daudz cilvēku padomos, pieredzējuši, kas ir dažādas amatus ieņēmuši, un tā mēģināja arī rīkoties, strādājot šo sākuma posmu, kad, lai tu varētu pieņemt lēmumu par to, par ko tu esi atbildīgs, tad tev ir jāsaprot, kas tev vispār ir un ko tie cilvēki dara. Klau, Raimond, vēl viena tāda atslēgas lieta. Es gatavoties mūsu sarunai atradu 2011. gadā vienu interviju, kurā tu saki, latviešiem ir švaki ar fizisko sagatavotību un humoru, ko tu arī jau pieminēji. Kāpēc tā? Nezinu. Man grūti spriest, jo humors tiešām ir ļoti, tas ir tik būtiski, un mēs redzam, ka cilvēki ārpus mūsu valsts to ļoti vienmēr uztver, un arī tie joki palīdz atvērt cilvēkus, un tas ir svarīgi. Ja mēs kaut kā ļoti visu tā ļoti nopietni vispār dzīvē uztveram. Bet, protams, ka ir jābūt reizēm, kad tas tiešām ir nepieciešams. Nevar visu laiku pa visu arī jokot, bet bez tā humora, man liekas, tas vēl tāds tādām strēlnieku gaitām, man liekas, no karavīra gaitām, kad saskaroties ikdienā ar savu eksistenciālo izdzīvošanu, viņi spēja dziedāt, dzīt jokus un dzīvot. Un arī man šogad esot Kijevā ar kolēģiem no parlamenta, tas ir tas, laikam, ko viņi arī teica, nevaram visu laiku domāt par karu, ir jādzīvo tālāk. Un tāpēc tas ir būtiski bet tā fiziskā sagatavotība, es nezinu, man vienmēr ir licies, ka mēs nonākam pie tā secinājuma, pie kur tagad es esmu nonācis šajā gadā, kad jāsāk domāt, ka kaut kā vajag atgriezties tajā sportā, kur tu esi veltījis tajā jaunībā tik daudz to laiku, un tad tev tie 2-3 treniņu dienā, un tev liekas, ka tas viss beidzies, ka tu drusku gribētu atpūsties. Ja? Un tad parasti mums sabiedrībā ir tā, ka mēs kaut kā tajā skolas laikā daudz mēģinam tā kā līferēt, tad mēs tur, un tad vienā brīdī mums atnāk tā apziņa, ka mēs tagad sportosim un baigi veltīsim tai fiziskai sagatavotībai. Un tad vienmēr viss saka, kāpēc tu tagad neesi tik aktīvs? Es saku, tad, kad jūs līferējāt, es trenējos. Tev bišķi citādāk tomēr. bet es nezinu, tiešām tā ir, jo sevišķi, labi, ja mēs tā drusku nopietnāk paanalizējām to sportu, tad, man liekas, tas ir viens no šobrīd tas ir redzamas izmaiņas, bet jo sevišķi tiešām komandas sporta veidos, man liekas, viens no tām vājākajiem punktiem ir fiziskā sagatavotība mūsu visiem. Tas kā Ahilē papēdis visiem sporta veidos, jo sevišķi komandas sporta veidos. Es nezinu, kāpēc tā ir, jo tas droši vien ir pietiekoši sarežģīti, jo tas ir smags darbs. Tas ir ļoti smags darbs. Un, protams, arī tas, kā mēs dzīvojam, stress, droši vien ēšanas, ieradumi, ēdiena kvalitāte, viss. Es atceros, kad es maziņš spēlēju basketbolu, mēs nedzirdējām, mēs nezinājām, kas ir krusteniskā saite. Mēs godvārds nezinājām, kas tas tāds ir. Un tagad es, meitai komandas biedrenes, kur viņi spēlē, ļoti zināms, tagad Latvijas izlases dalībnieces arī, man liekas, visas ir pārāvušas krusteniskās saites. Es ceru, ka visas ne, bet Liela daļa no, man liekas, tām, ar kuras, man liekas,
lielākā daļa tiešām gandrīz visām bija šie izaicinājumi. Bet tas ir tiešām, es aizdomājos, un kāpēc tā ir noticis, jo labi, man ir savādāk, ja man bija lauki, es visas vasaras dzīvoju laukos, strādāju, tas droši vien kaut kāds tas fiziskais darbs saskarsme ir bijusi ikdienā, jā. Šobrīd tas ir pavisam cita paudze, citas lietas, un es saku, gan ēšanas ieradumi, gan dzīves ritms, gan viss tas stress iespējams. Nu, kādā veidā ir tāda izveidojas. Un, jā, kā lai to maina, tas ir jābūt droši vien kaut kādai zināmā mērā pat valstiskam uzstādījumam, ka mēs gribam redzēt savu tautu, savu valsti, savus cilvēkus veselus. Tādam ir. Traimon, tas skan tik pašsaprotam, bet tas joprojām nav tā. Nav. Bet kā tas var būt? Es mēģinu arī saviem puikām stāstu, ka vesels cilvēks, tas ir tavs kapitāls un tev ir priekšrocības darba tirgu. Tā ir tava priekšrocība, ka tu esi vesels un spēcīgs un stiprs. Jo, labi, ņemsim jebkuru piemēru ārzemēs. Ja tu bieži slimo, slimības labs tev vienkārši palūdz paldies. Kas ir loģiski, ja tev ir darbs jāpild, tad tu. Mums, kā jau te vienu brīdi, šobrīd varbūt tas mazinās, bet vienalga, es paslimošu slimības lapu, man tas ir baigi fine. Redz, un tad tā ir tā pilnīgi savādākā domāšana, un lai gan tajās lietās, skatoties varbūt rietumos no tās, tā attieksme arī tā, ka mums 5:00 es iezāģēju zāģi, es atstāju zāģi, un viss man nekas neinteresē. Tas ir atkal tā otra galējība, ja? Bet kaut kas mums trūkst, it kā mums šobrīd pie skolām labu infrastruktūru, daudz kur uzbūvē sportu. Es atceros, kā es braucu no savas 49. vidusskolas, man sporta stunda notika Sarkandaugavā mežā ar slēpēm pārbāztā trolejbusā, un man tur bija jāierodas laikā. Kaut kas tas laikam man šobrīd mēs tiešām par to sportu arī šobrīd runājam. Teorētiski sports, es saprotu, ka ir labi zināt varbūt kaut kādu sporta spēļu noteikumus, kā tas dzīvē notiek, bet es nedomāju, ka šobrīd ir tik milzīga atšķirība starp paudzi, kādā varbūt mēs raugām. Arī mums bija platāki, īsāki, garāki, mazāki, klibāki, ar brillēm, bez brillēm. Dažādi cilvēki bija klasē. Bet viņi visi gāja un kaut kā tomēr tika galā ar to fiziskajiem. Ne varbūt veiksmīgāk, mazāk veiksmīgi, bet visi mēs kaut kā pārvarējām un gala atzīmes saņēmām. Un šobrīd ar tādu, es nezinu, es jau tagad izklausos pārāk autoritāvs, nevis demokrātisks, bet kaut kur laikam ir kaut kādā veidā jāpadomā, jo kā mēs to spējam, jo mēs kaut kas mūsos, es nezinu, es saku tā pieejamība arī, ka tu vari aiziet parkā, paskraidīt. Un, saku, pirmais šoks man pēc neatkarības atgūšanas, piemēram, Velsā, mēs bijām sacensībās Kardifā. Tur ir pilsēta rūpējās, nopļauj parkā zāli, lai var spēlēt futbolu, regbiju. Cilvēki piebrauc vakarā ar mašīnu, izkāpj ārā un tur dara. Man tas šķita tik ilgi, cik ilgi mums gāja, kamēr mums atļauj apstādījumos vasarā pie kanāla apsēsties. Jo mums nedrīkst uz zālītes kāpt virsu. Kaut kā mēs šito visu esam tā vienmēr nē, un tad cilvēks arī pamazām arī no tā sāk visu atturēties. Ko es varu? Nē, es esmu liels, es nevarēšu. Es saku, es neesmu pārliecināts par manu puiku šobrīd, vai viņš tikpat veikli varētu pa kokiem kāpelēt, jo tas viss ir tā kā, nekāp pa kokiem, tu kā tur pa kociņām tur kaut kā. Mēs tur ložņājām, gāzāmies, kritām. Tas viss kaut kur mēs ar tādu daļai atturību varbūt esam sanākuši tā, ka, es mums tad sagatavosimies, tad tā kārtīgi, un tad tur viss dosimies. Un tas viss, pēdējais laikam tāds vienkāršās valodas stāsts, ka mēs braucām pirms vēlēšanām pagājušā gadā pa Latviju, un tas bija Baltinavā pie baznīcas Latgalē. Es teicu, stop, es nekur nebraukšu, atļaujiet man pastāvēt te. Ļoti skaista baznīca, pat par sevi tiešām arī gribējās pastāvēt.
Bet pie baznīcas bērni spēlēja futbolu. Es tik sen nebiju redzējis spēlējam bērnus. Futbolu es atceries, kā es pats, ka mana oma nāca laukos ar luku tur, brauc mājās, mēs tur uz milzīgu laukumu 2 pret 2 tur trenkājām to futbolu. Un te es ieraudzīju, es gribu pastāvēt vienkārši paskatīties. Es neredzu vairs. Es saku, es neredzu, ka kāda kaut kur, droši vien, ka ir, varbūt man ceļi nekrustojas, vai es neredzu. Bet visa šī kaut kur druski ir pazudis no tā visa. Un iespējams, ka tas ir, jo šobrīd mēs esam caur šīm digitālām iespējām ļoti neatkarīgi kļuvuši. Mēs ļoti daudz ko varam izdarīt bez tādas nepieciešamības. Atkarīgi no viņām kļuvuši, no tām ierīcēm būtībā. Arī daļēji, jā, bet viņas ir vajadzīgas, jo viņas dod pienesumu, palīdz dzīvē, šī brīža dzīvē viennozīmīgi. Bet tas atkal ir tāds, ka, kad mēs laikam kaut kā nerunājam, mēs ļoti bieži paskatos kādreiz ieej kafejnīcā, tad saprot, ka cilvēki ir atnākuši uz tikšanos, viņi abi sēž telefonu, un tad es tā domāju, pagaid, jūs taču uz viens uz otru tikties atnācāt, bet jūs tur kaut kā tā. Bet kaut kas, es nesaku, ka vajag atgriezties tagad tajā laikā un darīt tā, bet kaut kur tādas lietas kaut kā ir pazuduši. Tas varbūt ir atsaucies uz to vispār, uz to fizisko genomu, kas ir mūsu tautai, un tas ir baigi būtiski. Tas ir baigi būtiski, jo fiziskais darbs arvien mazāk un mazāk paliek, kas ir arī saprotami. Bet droši vien priekš tās veselības tas kādreiz ir ļoti, ļoti svarīgi un būtiski. Un, ja mums tas būtu, jo, kā es saku, man tas šķiet tiešām, ja es paskatos, kad mēs spēlējam kaut kādās nacionālās komandas līmenīs, un tad es paskatos kādreiz tos, tad ir diezgan tāds krass tas salīdzinājums. Piemēram, tā pati rokas bumba, kad paskaties, kādi vīri spēlē, piemēram, Vācijas tajā Bundeslīgā, tad tu ieraugi vienkārši. Tas nav tikai handbols, tur jau var ņemt citus. Nē, arī šobrīd, kaut vai mums labāk zināmo volejbolu, kad tu redzēji, ka 2-10 tur lēkā, pietiekoši kvalitatīvi spēlē aizsardzībā, tas viss ir nenormāli mainījies, bet tas atletisms ir ļoti, ļoti būtisks un fiziskais. Nevienmēr viņš dod to pozitīvo pienesumu, bet tā, jā, kad tas arī kāda NBA spēle aizejot, tu redzi, un tad domā, kur tad ir tā atšķirība starp Eiropu un NBA, un tā, ka viņi pietiekoši ilgstoši caur savu fizisko formu var realizēt to kvalitāti. Un tas ir tas nianses, kas beigās dod to rezultātu. Klau, Raimond, tu esi kādreiz saskāries ar viedokli, viņš jau tikai sportists bijušais, ko tad viņš, Visu laiku. Kādu konkrētu piemēru es gribu dzirdēt? Visu laiku, man liela daļa cilvēku vispār asociē ar to, ka es bruņurupučus sfēras. Arī. Ko es tur darītu? Tas arī ir, bet tas ir dīvaini, ka ļoti daudzi maniem cilvēki šobrīd jau būs 10. gads kā politikā, ka ar vien vēl tās asociācijas ar to sportu. Lai gan mums ir pietiekoši daudz citu cilvēku, kas arī ar sportu nodarbojušies, viņiem kaut kā nelīp tas klāt. Bet tā ir pielipis, un tas ir visu mūžu ir jāmēģina lauzt šo stereotipu. Kur tad šitas sportists, viņš jau neko, vai ne? Viņš jau neko nesaprot, viņš jau neko nezina, vai ne? Un tad vislielākais bija pārsteigums, kad es nonācu politikā, un tās intervijas līdz tam bija tur tik pozitīvs un tād par to māju un par visām lietām. Un tad tos žurnālistu jautājumus ļoti bieži zināja gandrīz kā dzejoli skaitīja atpakaļ. Ja? Un tad tu pēkšņi nonāc pilnīgi citā stāstā, politikā, kur atkal pieslēdzas pilnīgi citi žurnālisti, kur neko nezina par sportu. Un tad pēkšņi izrādās, kā jūs 2 augstskolas beidzas, ja, kur, un tad ir tie mēģinājumi tā, paga. Un, tas daudziem bija pārsteigums, un arī bruņotajos spēkos. Un es atceros, kad pēc olimpiādes, kad visas sportas gaidas beigušās, un tur tā un šitā, un nonāca, paldies radiem, kas teica, ka tu mokies, nāc uz bruņotajiem spēkiem, un būs labi. Tur nonākot, arī tur daudziem cilvēkiem bija pārsteigums par tām izglītībām, jo neasociējās.
Un nākamais bija, piemēram, ļoti daudz cilvēku man pēc 2001. Gada, kad es jau sāku dienēt, redzot mani militārā formā uz ielas, prasīja, Raimond, kam tu taču tev pietiekoši atpazīstams, zināms, un tā, bez tev tā forma. Man grūti atbildēt uz šādu jautājumu. Es saku, es dienu savos valsts bruņotajos spēkos, jā, man varbūt tajā brīdī viņa nebija tā varbūt kvalitatīvākā, bet tā bija mana forma. Es tur brīvprātīgais iestājos, kāpēc lai es viņu nemāku. Un tas ir tā izpratne, ka cilvēkiem, kas saka, kas mums viens no man sāpīgākajiem, ko es vienmēr ar bērniem tiekoties, šos piemērus es stāstīju, ka mums uz tādām ļoti daudz kur uz ārešķībām mēs gribam. Es saku, ja es varētu saderēt tagad, ja mēs atbrauktu pie bērniem un atbrauktu viens treneris tur ar Porsche Cayenne un viens atbrauktu ar Žiguli. Visi teikt, tas ir baigi labais treneris, šits nē. Materiālais kaut kāds, vai ne? Diemžēl tas ir tik daudz, kur redzams un spiežās cauri. Man liekas, taču ieklausieties un paskatieties, ko tas cilvēks dara. Un tad, bet mums ļoti būtiski tiešām ir tās āršķirīgās lietas. Un tā mēs arī darām. Un tad ir ļoti grūti, jo tie cilvēki ne visi spēj sevi pasniegt. Tagad jau moderni teikt, it kā pārdot, kā savas zināšanas, un mēs bieži neieklausamies. Un tad īstenībā ļoti bieži to var jau no pirmajiem brīžiem redzēt, vai tas ir lietas koks. Un tas pirmais iespējas, jebkurā lietā tiekoties ar kādiem cilvēkiem, tu uzreiz sajūti, tas ir, tur nav. Būs vai nebūs? Jā, jo tas tur pilnīgi, tā laikam tas dzīvē ir, un, piemēram, tāds bērns apmānīt, tas gandrīz neiespēja. Viņš jau jūt, viņš jūt, un vai tu to uzspēlē, to laipnību un pasmaidi ar viņu un paglāst galviņu, vai tu to izdari no sirds. Un šī mazā nianse ir ļoti būtiska, un to viņi jūt. Raimond, pirmo raidījumu daļu mēs noslēdzām tādu nopietnu smagu tēmu, vai ne? Bet otrajā raidījuma daļā vēl pēc reklāmas pauzes es tev piedāvāšu griezt tēmu ratu, kur tās tēmas mums būs nedaudz arī vieglākas un tādas, mēs varbūt varēsim arī nedaudz pasmieties un atcerēties arī tavus, jāsaka, ziedlaiks vēl svarcēlāja lomā. Šobrīd neliela reklāmas pauze. Uz kurien tu tā sataisījies? Uz tirdziņu? Uz to plašāko Ziemassvētku tirdziņu Dominā. Ok, Domina, lai sanāk. Vitautas pēc brančo, pēc trakas balles arī. Vitautas, zini, Vitautas magnīs tik, cik tur nedabūsī, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minīti ņem un sausu dzer, atgūsti enerģiju. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV. Jubilejas 5. sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta Ierasti ar Ford enerģiju atgriežamies sporta sarunu šovā Eksi un ar mani joprojām kopā Raimonds Bergmans, bijušais svarcēlājs, šobrīd politiķis un kas tik vēl ne, kā es viņu gribēju pieteikt pirms rādījuma multimākslinieks, tad šodien multimākslinieks griezīs arī Domina Shopping tēmu ratu, zem katra tātad šī logo ir arī atslēgas vārds, tā ka Raimond, tev pirmais grieziens, skatīsimies, kas tev izskatīs. Izskatās, ka būs arī mašīna, var vinēt. Var vinēt. Bet tu jau kā deputāts tev jau nevar apdāvināt. Nevar. Tā kā tu vari uzgriezt mašīnu, es tev mašīnu arī uzdāvināšu, bet tu viņu saņemt nevarēsi. Mēs nedrīkstam darīt, mēs nedrīkstam nekur piedalīties. Neko jūs nedrīkstam. Kas tad mums uzgriežas? Este mums uzgriežas, pagriezīsim. Ko nozīmē este?
Un Este ir viens no Domina Shopping veikaliem. Šeit kopumā liels skaits veikalu. Protams, šobrīd droši vien, ka Ziemassvētku laikā aktuāli cilvēkiem, tā ka tiem, kam Ziemassvētku dāvanas vēl ir aktuāla lieta, laipni lūgt. Spēka vīru mači. Jā. Kā tu tajos ietrāpi, kā tu tajos nonāci un ko tas sevi ienes? Pusraidījums būs jāizņem, kā es tur iekrāpīju. Tas viss notika tā, kad es braucu uz Klaipēdu trenēties uz nometni Svarcāšanā. Un viena no šī lietuviešu svarcēlāja tētis un treneris vienā personā bija arī organizators spēkvīru sacensībām, ļoti lielām, kas es skatījos tajā laikā 90. gadu beigas, pagājušā gadsimta Aerosportā. Tas likās, wow, kaut kas. Un tad es kaut kur biju dzirdējis, ka Klaipēdā tādas rīko, bet es neko nezināju. Un tad viņš, Raimond, tu negribi atbraukt? Man tētim pret to bija ļoti tāds ieturēts viss tas, jo mēs esam tendēti, mums gatavojamies sportam, olimpiskām spēlēm, čempionātiem, mums nav laika tādām muļķībām nodarboties. Bet, labi, tur kaut kā Jāņi, un man uzlūdz uz tām vasarā, tās Klaipēdā notiek tas pasaules kauss. Un es izmežģīju kāju vēl pa Jāņiem, un mēs aizbraucu, es saku, ko es te darīšu? Man ir izmežģīta potīte, es ieraugu tos vīrus visus, kur es esmu nonācis, bet šis Pasaules spēkvīra asociācijas prezidents pie Klaipēdas viesnīcas, kas piebrauc, pirmo reizi es ar viņu satiekos, nezināju, nepazinu. Labdien, es no turienes pirmo reizi atbraucu, vispār nezinu par tām sacensību formātu, no noteikums, neko vispār nezinu. Viņš saka tā, 95. gads, vasara. Tā Raimond, es tev ielūdzu uz pasaules čempionātu World Strongest Men, kur cilvēki līdzīgi kā sportisti uz olimpiskām spēlēm, tā tikt uz World Strongest Men. Tu vēl neesi bijis piedalījies pirmos mačos, tev ielūdzu uzreiz. Es saku, kā var to novērtēt no skata, vai kā? Es saku, kas man kaut kas savādāks ir, ka tu uzreiz, es zinu, ka tu visu uz Bahāmām, un pēc tam vēl pasaku uz Bahāmām. 95. gadā, kad tev liekas braukt uz Bahāmām. Wow! Un tā un šitā, labi, vakars sacensības atnāca 12,000 skatītāji, dziesmu svētku estrādi izpārdot. Gaisma, tu redz visus tos čaļus, ko tu esi redzējis pa sportu, un tu sēdi, tev tā kāja ir izmežģīta, ko es te daru? Un tad tu pirmie vingrinājumi, klubdams, krīsdams, ņemos un tā. Un tad nāca latviešu tradicionālais vingrinājums Rolanda Upatnieka vārdiem. Īsts latviets ir tas, kas var noskriet 11 sekundes ar 100 kg maisu uz pleciem 100 metrus. Tas bija tavs. Un tas bija pēdējais vingrinājums, tur bija kaut kur ļoti tālu, un neviens vispār viņi tie lielie, kā manis tur kā nebūtu. Un tad man ir izmežģīta kāja, un bija ar pagriezienu vēl jāskrien. Un es skrienu, un visi beigās apskatās, un es to vingrinājumu esmu uzvarējis. Un tad uzreiz cieņa arī no tiem. Visi, tu esi mūsu saimē, jo tu esi mūsu uzvarējis lielais. Un tā tas viss sākās no šīs skrējiena ar visu to izmežģīto kāju un visu to. Un es neaizbraucu es atteicies, man liekas, viens no ļoti retajiem cilvēkiem, kurš nav aizbraucis uz 4 World Strongest Meniem, atteicies tieši gatavojoties olimpiskām spēlēm, jo man teica, nekur tu nebrauks. Uz Bahāmām tu beigās ja? Es Bahāmām neaizbraucu 95. bet 2004. gadā es beidzu startēt spēkvīros Bahāmā tieši turpatās. Tā kā Bahāmās es nonācu, bet pēc tam tas viss it kā beidzās, tad mēs te kaut kādas sacensības uzorganizējām Rīgā, tāds ļoti interesants Rumbulā. Un tad tas stāsts, ko mēs raidījuma sākumā stāstīja par manu būšanu mājās un bērnu audzināšanā piedalīšanos. 96. gadā man piedzima meita janvārī, un tad ir viss olimpiāde un starts. Un es tiešām nebiju mājās vairāk kā pusgadu. Un es tagad atbraucu mājās no olimpiādes un viss. Un tiešām smieklīgi bija, kad meita teica apmēram ģaģā tā, bet un man ir zvans. Un šis starptautiskās spēkvīru asociācijas prezidents saka, Raimond, tu negribi braukt pasaules čempionātu Maurīcijas salās, vēl skaistākā vietā. Es esmu tikko ienācis pa durvīm no Atlantas. Sieva viņām nav man redzējusi. Un es tagad domāju, kā? Es saku, tu vari man iedot vienu dienu padomāt. Viņš saka, labi. Es tagad vakarā guļām. Kā uzrunāt to sievu, lai tiktu, ko lai es tagad stāstu? Tas stāsts bija tāds, sieviņa,
tu man pusgadu neesi redzējis. Ja tu vēl 2 nedēļas, tu man varētu iedot iespēju vēl 2 nedēļas man neredzēt. Viņa bija dusmīga, bet viņi man palaida, un tad es aizbraucu. Šķiršanos neiesniedzi. Un es aizbraucu, un tad tur vispār bija tas notikums, bija pasaules čempionāts, visi šitie monstri, kas tur bija ārprāts. Es tur domāju, ko es tur vispār daru. Tur BBC tas šovs, tur viss, tas vienā šovā viņa apmēram 1 miljonu mārciņas guldīja. Tas nonāca milzīgākā šovā. Un tu vēl kvalificējies finālā no ļoti spēcīgas grupas, no tās grupas, kur pēc tam Samuelsons kļuva par pasaules spēcīgāko. Olešs bija ļoti daudz reizes trīnieka. Un tu esi piesitis viņus un kvalificējies finālā vēl, kur tu vispār neko nesaproti. Tev ir vienas kedas, vienas bikses, un tur ir treneri, somas, jakas, siksnas, ierīces, viss. Un tas viss, un no tās reizes, un arī tur tas humors īstenībā bija tas, kas pēc tam tieši tās BBC kompānija, kas veidoja to visu stāstu, ļoti bieži viņi teica, Raimond, mēs tev tāpat ņemsim, aicināsim, lai vienkārši ir jautrāk, jo viņiem tas šovs ir vajadzīgs, nevis tā vienkārši, kas daļai man jāuzņemās arī vaina. Es biju viens no tiem, kas, kā vēlāk man tā sauca par Austrumeiropas spēkvīru krustāvis, ievilka daudzas valsts Austrumeiropā tajā stāstā, un tas draudēja daļai to romantismu, kurā es vēl trāpīju iekšā, ka tā bija tāda draugu sanākšana, paspēkojamies vakarā kopā, tur iedzeram alu, un tā, un tu vēl par to naudu saņem. bet tad tas atnāca atkal tas uz to fokusēšanos, uz to rezultātu, tas drusku nojauc to atmosfēru, un tur kā es daļai esmu arī pie tā pielicis roku, bet tas viss tā sākās, un tā tas viss aizgāja. Bet nauda tur bija, jā? Tu neapšaubāmi. Tur, kā piemērs, kur tas bija Maltā, man liekas, 98. gadā, pirmais vingrinājums bija smagās mašīnas vilkšana pa bruģi, un man jau nekāda ekipējuma, kā es saku, man nebija tajā laikā tādu klinškāpšanas zābaks, kur visi ārzemnieki vilka. Un te nevarēja iegādāties vispār Latvijā, pat pasūtīt nevarēja. Un es savos svarcelšanas zābakos, un viņi man pēc 5 metriem nokrita. Un es turpināju vilkt, un tā kā līdz šim brīdim es smējos, man pieder ar vien vēl 25 metru distance, 16 tonnīgās smagās mašīnas vilkšanā bez apaviem. Pasaules rekords. Es vēl 2 cilvēkus apspēlēju bez apaviem. Viņi vilka apavos, Visu nakti man kājas pulsēs vispār nevarēja. Ar visām tulzām visu? Abas šitādas, viss tā pēda, būtībā viss tā kā nāz nogriezt. Es neticēju, viņi saka, es saku, tas ir sajūtas prātā, tu taču nevar startēt, un tev kājas visas. Es saku, jā, bet tā nauda, ko es varu nopelnīt. Cik tur bija? Tā bija tās kapeikas bija, tur es nezinu, tur $600–800, bet tajā laikā tā bija gandrīz pusgada alga. Tāpēc viņi saka, kādu pusgadu algu, viņiem to grūti saprast bija. Man tas bija tik būtiski, un tajā reizē man otrais finālā nokrita 6. vingrinājuma priekšsacīksties nokrita apakā. Visi teica, Raimond, beidz akala zeķiem velc to ankuru pa to bruģi, un tas holandietis šitādi gabala ātrāk ievilka, un mums bija vienāds punkts, kā es nekvalificējos finālam, bet tas tā atmosfēra un viss, un tad, ja tu esi atraktīvs un tev vēl kaut kādas lietas, viņi bija ieinteresēti tajā visā, jo tos šovs viņiem ir baigi. Tu biji kā radīts, tava personība, plus tas, ka tu kaut ko arī vari izdarīt. Un tas, jā, ka un tas imidžs jau, kur es teicu, man bija tādas sporta biks, tāds drusku līdzīgs. Tas sprīdīts no Latvijas saucamais, jā? Apmēram, un tur visi tā arī sauca man par pidžām biksēm, kur es startēju. Visādas lietas, tās kājas, tad es tur nokritu, tad es ielecu tur, kvalificējos Lasvegasā 7. gadā. Finālām pārspējot tā gada nepārspēto Riku Kiri, kurš no Somijas. Viņš tajā gadā nebija zaudējis nevienas sacensības. Un daļ manis viņš neiekļuva finālā, un pēc tam viņa sieva 2 gadus ar mani nerunāja, jo viņi uzskatīja, ka tas vainīgs. Es saku, es viņš spēju, vinnēju. Tur par tiem spēkvīriem tur var stāstīt, tur ir piedzīvojumi. Bet tas viss tā sākās, un tad tas viss aizgāja šeit. Un tad tas uzplaiksni arī baigi šeit. Mēs spējām uzcelt to, un viss tas ir rezultējis arī, ka šobrīd ir pietiekoši stipri puikas, kas pārstāv, un Latvijas, starp citu, ir uzvarējis.
Mārtiņš Lītis, kurš šobrīd dzīvo Amerikā, bet viņš ir latvietis. Viņš ir pasaules stiprākais cilvēks, par ko ļoti maz cilvēku stāstīja. Īstenībā viņš uzvarēja 2019. gada pasaules čempionu, bet žēl, ka viņš neuzvarēja 18. gadā, jo tas būtu 100 gadē tiešām. Bet mēs nelepojamies tiešām, un ļoti maz par tādu cilvēku ir ziņas un rakstīts, kur Latvijas ir uzvarējis World Strongest Man. Tas ir tāds tituls, kur pēc tam ar reklāmām apber, un vienkārši viņš arī gribēja startēt zem Latvijas vārdu, bet tad viņam cilvēki teica, iedomājies, zem Latvijas, cik tev būs ienākumi no reklāmas un cik tu zem Amerikas startē. Un tas, protams, bet tā Mārtiņš regulāri brauc uz Latviju, satiekamies, un tādi cilvēki, es tiešām lepojos ar to. Bet jā, mēs esam spēcīgi, un ar vienu vēl tādu esam, bet, kā es saku, arī tur kaut kas ir pazudis tajā stāstā, bet šobrīd tur ir briti un amerikāņi, jo tur daudz netrūka līdz tam brīdim, ka gribēja pat izveidot tādus tā kā super profesionāļus, kur maksāt pat līgumus un slēgt kontraktus un organizēt sacensības. Zinot, Amerika droši vien, ka tas nemaz tur bija tas, ka, ja būtu viena Amerikas lielā kompānija, ar kuru runāja, es neatceros, ar kuru viena būtu paņēmis televīziju, viss tas būtu, es droši vien būtu turīgs cilvēks. Skatāms tas pasākums arī. Jā, un tad mēs tajā Latvijā, un tad mēs uzrīkojām iespējams vienu no lielākajiem turnīriem Meža parkā. Un tad īstenībā bija neraksturīgi, bija piedāvājums no šiem BBC organizēt mums, dot tiesības organizēt pasaules treņu čempionātu World Strongest Man, kas bija tas novērtējums mūsu kultūrai, kā mēs spējam organizēt un uztaisīt, un cik mums izdevās tiešām. Jo nevienam citam, jo viņi parasti rīkoja eksotiskās valstīs, tā lai Ziemassvētkos tieši skatās Anglijā, kas bija tikai aiz Ziepju operam skatītākā pārēde, jo vienmēr slēpa rezultātus, neteica. Sacensības sen jau bija beigušās, neviens nezināja rezultātus, un tad tas vairākās sērijās tas gāja cilvēkiem. Bet, un mums deva, un mums bija diezgan liels iespējas arī iegūt, diemžēl. Es nespēju pierunāt ne valdību, ne Rīgas pilsētu par licenci samaksāt konkrētu summu, kas nav galīgi tam laikam liela. Cik tas bija tam laikam? Atceries aptuveni? Es zinu, mēs zinām, cik mēs par tām licencēm maksājam. Tas bija $150,000. $150,000, jā. Kurā gadā? Es tev tagad sēkšu, tas 2000 pēc tam kaut kur ir. Bet pat to mēs iegūtu, jo tiešām to raidījumu skatījās ap 2 miljārdi cilvēku. Visā pasaulē, tur tāda. Raimons Bergmans ar šī brīža savu politisko aizmuguri droši vien to izbīdīt savu kabinetu. Man šāpīgi, jo mums bija tiešām, un tur varēja tiešām noreklamēt. Mēs būtu varējuši taisīt sacensības Siguldā, Rundālē, jebkura, un tas būtu tas, ko, piemēram, Zambija. Tā būtu tūri tāda, tā kā, jā. Zambija, tas ir divās nedēļas, tu ieraksti to televīzijas šovu un viss. Bet... Jā, es domāju, dažādās vietās tu var atrādīt vairākas pilsētas, vairāk vietas. Es saku, cik es zinu, tad BBC guldīja 1 miljonu mārciņu pasākumu. Vienā World Strongest Man turnīru uztaisīšu. Kas ir smagākais, ko tu esi cēlis? Kas ir smagākais, ko tu esi vilcis? Tas tāds klišejisks jautājums. Jo es atceros, ka tev bija lidostā Rīga lidmašīna vilka. Es nezinu, kāpēc, bet man tas ir palicis kaut kādā tādā zināmā. Man liekas, man tēvs bija aizvedis uz to visu nedēļas nogali, kaut kas tur viss tas hypes ap tevi tur bija nenormāls. Jā, tur visi tie figūri, ko es te strādājis, ir. Kā es teicu, es mačos startēju, un es redzu, ko tie puikas ir darījuši. Es saku, nevar būt. Es viņus tā kā, labi, tagad es jau drusku lielos, tik viegli apspēlēju. Es saku, viņš ir vilcis lidmašīna. Un kā tā es tagad? Es viņu apspēlēju tik viegli, man arī jāspēj pavilkt lidmašīnu. Un tad ar lidmašīnu bija cirki, tur bija vāji, tur mēs braucām, un tad vēl Air Balticam bija tie Avro. Un katram bija nosaukums, un es pirmā reize aizbraucu un velku Vidzemi, un tā nepavilkās. Otrā reize aizbraucu Latgali, tā atbraucu tajā dienā, kad ir kaut kāds, nezinu, kad 3000 skatītāji. Tur bija kosmos. Ārprāts, kas tur darījās. Un es atbraucu, un tas bija tieši vēl pēc Atlantas. Man kājas reāli drebēja, un es atbraucu regulārā reisa lidmašīnu no Kopenhāgenes. Un es redzu, ka tā ir Vidzeme. Man vēl sliktāk paliek. Jo tu neesi pavilcis viņu, ja? Es domāju, netaču. Un tajā brīdī, tāpēc, man liekas, pīksturis lika panorāmā, ka rādīja, ka man nāca tās emocijas, adrenalīns, ka viņi sāk kustēties. Un tā, jo es domāju, ārprāts, šitas ir atbraucis. Te Pepiņš tagad 3000 cilvēku atbrauc skatīties, kā viņš liks lidmašīnu. Un viņš neizkustinās. Domāju, netaču.
Un tad tas viss. Un tad līdzīga situācija bija ar vilcienu, lokomotīvu, kur man piedzima dēls pirmais. Un es aizbraucu uz mēģinājumu uz Jelgavu. Tur jau bija informācijas noplūdes. Kaut kādi vietēji aksakali jau bija sanākuši, sēž gudrīši. Ko tas šitas tagad vilksta lokomotīvu? Un es velku, un viņa nekustās. Godu vārds, manevru lokomotīvu smagi. Es saku, davai pārsienam uz otru pusi tos. Un visi jau aizgāja, ko viņš nevar pavilkt. Ja. Un viņi pakusties, visi. Es sapratu, ka to var izdarīt. Es atbraucu vakarā uz slimnīcu pie sievas, man viss no piepūles mazie kapilāri, asins ir aplīsušas. Visi acis zils, sieva saka, ko tu dari, tu mums par atrāju, tu negribi atstāt. Šitā viss tas gāja, un tajā reizē, kad bija tā vilkšana Torņkalnā vilcienam lokomotīvai, es atbraucu knapi no Skotijas, šausmīgi smagas sacensības, man nav iekšā vispār. Un man ir jāvelk, un vakarā ir ķegumā sacensības motocross laikā. Un man vispār nav spēka, un nolīs, un gulšņas lapi, viss tur tauta ir sanākusi, visas tas cels. Jā, es domāju, viss ir vāks. Tagad nāk tā tauta no tā Torņkalna stacijas. Es domāju, Raimi, ja es nepavilku katru reizi pirms šitādiem visādiem notikumiem. Kaut kā es viņus tur toreiz tos 10 metrus novilku, bet tas bija, tur fizika viss kopā saliekās un ļoti smagi. Tas ir jāmēģina tā izpreparēt, tur mazākā nianse, nekas nesanāks. Un tad smagākais, tad bija tas gaiss, zeme bija, vajag ūdenī, vēl viens kuģi, un tad es Liepājā sarunāju, vēl būdams vēl armijā dienot, ka es sēdēju uz vienu citu kuģi un lielo kuģi pavilku. Tas ir tie tās smagākās lietas, bet te pašā laikā arī ir tādi vēsturiski ieraksti. Man liekas, 2004. gadā viens no pēdējiem sacensībām Maskavā, Lužņikos, pie Ļeņina pieminekļa. Es uzcēlu pasaules rekordu baļķu celšanā, kur pirms tam nedēļu iepriekš šeit Ogrē trenējāmies ar pasaules slavenāko spēkavīru Židrūnu Savicku no Lietuvas. Un viņš redzēja, ka es šeit 140 kg. Es tiešām fiziski nevarēju pacelt 140, un pēc nedēļas es pacēlu 109. Viņš līdz šai dienai, tas jau būs 20 gadi, viņš saka, Raimond, kā tu to izdarīji? Es neticu, tas nav iespējams. Dopings, Raimond. Protams, jā, bet viss slēpās pavisam vienkārši. Aizbraucu, man tur bija draugs, mēs aizgājām uz cigāru bāru, pirmo reizi uzpīpēju cigāru, tāds parunājāmies, un otrā rītā bams, pasaules rekords, to visi pārsmējušies bija. Mēs līdz šim brīdim, man pat dēls kaut kur bija YouTube, es jau sen biju aizmirsis, viņš atrada rekrutēti ierakstu, bija atradis un tā, bet šīs ir tās unikālās lietas, kas ir darīts, un dažādi smagumi, netradicionāli formu priekšmeti ir cilāti un nesti. Jā, bet pasaules rekordi ir 2. Tad smagās mašīnas vilkšana bez apaviem 25. To neviens laikam arī nemēģinās pārsist. Un tas mans rekords jau sen ir pārsists Baļķijā. Bet tā jūra, zeme, gaisa, tas viss izdevās arī šeit Latvijā. Te laikam pavisam īsti tas komentārs tāds, ka tie tavi svarcēlāji, teiksim tā dotumi, ko tu esi līdz tam iegūst, viņi it kā ir tev priekšrocība, tāpat laikā pilnīgi cita pasaule, vai ne? Mēs varam novilkt, piemēram, 5x5 basketbols, 3x3 basketbols, pludmales volejbols, klasiskais volejbols, 2 dažādas pasaules. Te arī var teikt līdzīgi, vai vairāk tā kopīgā ir? Man bija izdevīgi, jo man ar tēti, mani treneri, bija mūžīgās manas sarunas par to, ka man jāmaina tehnika. Un viņš mēģināja, un mēs tā arī trenējāmies pēc viņa tehnikas. Un mēs, kā man šķita, un tas arī ir, man liekas, šobrīd piedod tēti, man bija taisnība, bet ka mēs neizmantojam to manu potenciālu. Jo caur to tehniku man vajadzēja šausmīgi spēcīgai mugurai būt, un mēs neizmantojam man šausmīgi spēcīgās kājas. Un tā sanāca, ka tieši uz pēdējo olimpiādu 2000. gadā uzlika tik augstas prasības man federācija, ka viņi zināja, ka es droši vien to nevarēšu pacelt, jo man tomēr jau bija 34 gadi. Un es tēti pierunāju, jo vienreiz es viņu pierunāju, mainām to tehniku un tā. Un pirmais starts bija neveiksmīgs. Viņš teica, redz, tad teica, nekas nesanāks. Es saku, davai pamēģinām, vēlreiz samainām to tehniku. Un samainoties 34 gados, uzcēlu to
fenomenālos priekš tā laika rezultātus un kvalificējos. Iekšējais, ārējos sen bija kvalificējies startautiski, bet man bija normatīvs šeit valstī uzlikts tāds, ko iespējams nebūtu pacēlis. Un tas bija tas, kas šis fiziskais darbs, ko es pieminēju laukos regulāri, jo tā arī attiecās. Mēs, piemēram, uz vienu pasaules čempionātu, 10 dienas pirms pasaules čempionāta, es 2 dienas raku kartupeļus laukos. Un tas kases nesāja nekādas treniņas. Es 2 dienas man tiešām tādā veidā trenējies. Tādā veidā. Un tas arī bija tas, kas bija tur tajās sacensībās. Arī tas bija tie vingrinājumi. Un tie man ļoti arī bieži padevās. Piemēram, šīs ātruma īpašības un tāds fiziskais spēks. Vienīgais, kas man bija vājš, bija ļoti vājš salīdzinoši rokas. Jo tas priekš svarcelšanas nav tik būtisks. Un tad, ja man būtu šis rokas spēks bijis vēl pietiekoši kvalitatīvs, tad droši vien arī būtu citi panākumi. Bet tas ir atkal, tur man nebija ne sponsori, man nebija ne treneri, man nebija ne inventāri, vispār nekā man nebija. Es tur baudīju dzīvi, es fanoju un braucu, un ja par to vēl arī samaksā un vēl forša kompānija un skaistā vietā, tā kā, visādas tādas lietas ir. Bet jā, tas ir, man likās, ka mēs neizmantojām caur šo tehniku, šo manu spēku potenciālu. Un, ja teica to būtu droši vien ātrāks šis sarunas, kur viņš man, es nezinu, cik reizes no zāles izdzina ārā un strīdējāmies, tad iespējams, ka būtu arī kaut ko vairāk arī izdarījis svarcelšanā. Bet tā sanāca, jā. Bet arī tur pietrūka varbūt tās atbalsta palīdzības. Tas bija smieklīgākais tad, kad man jau sen gribējās beigt. Tad gan uzrādās sponsori, gan atbalsts. Es saku, bļāviens, kāpēc tā? Kur jūs bijāt ātrāk? Ja? Kur tajā brīdī? Es saku, tad, kad es tiešām varēju. Bet, godīgi sakot, kā es teicu, ja samainīt kaut kā vēsturiski vietā man tēti ar mani, tad es viennozīmīgi zinu, ka Latvija būtu spēcīgākais cilvēks pasaulē. Jo tā kā tētis, tas, ko viņš gāja tam pēckara periodam un tas sūrumam cauri, un viņa entuziasmam un vēlmei nostrādāt pa dienu mežu gāzt un pēc tam ar kājām iet vēl cilāt 10 km trenēties, stienēsties, tur ir jābūt laikam tādai vilkmei, lai tu pēc meža darbiem visu dienas garumā vēl iet un dzelzītus cilāt. Tā kā tā, bet tēts tiešām bija, tur bez tēva, tas ir viss, ko es esmu sasniedzis. Tas ir milzīgs gan tēva, gan mammas ģimenes atbalsts. Tas droši vien visiem ir zināms, ka bez tādām ģimenes atbalsta droši vien tur ir grūti kaut kādā veidā to sasniegt. Bet skarbi bija no tēta viedokļa, tas daudzi neizturēja. Tā pieeja bija ļoti skarba. Laižam tālāk, Raimond, vēl viens grieziens. Ceri, ka neuzgriezīs Fordu, jo citādāk nekā tu, jo pats saproti, ka šoreiz tukšs numurs. Cerams, ka nevienreiz to pašu neuzgriez, uz kuru pusi tad mēs... Tā mēs ejam pulksteņa radītāja virzienā. Ļoti tuvu bija Fordam. Bija tuvu, jā. Apollo kino arī piedāvā mums tēmu arī. Šeit, es domāju, ka iekļauts tajā ziņā, ka Ziemassvētku laiks, mēs pieņemamies svarā, pēc tam metam svaru, un tas ir aktuāli arī svarcelšanā. Kādi bija tie tavi stāsti? Jo mēs zinām, ka Viktors Šerbatiks tur tavs, teikt, pēctecis, jums tur sanāca vienu laiku kopā, vai ne? Jā, kopā bet pēc tam jau viņš tur stāstīja par savas māmas kotletēm, karbonādēm un varbūt vēl kaut ko stiprāku, bet tavā gadījumā ir kaut kas tāds spilgts palicis atmiņā tur par pirciešanām? Divas spilgtas lietas. Man pa visu to, kad es sāku trenēties, man bija 13 gadi, 52 kilogrami un visas ribas varēja saskaitīt uz fotogrāfijas. Nevienreiz nevarēja pievilkties pie stieņa. Tiešām tas tā bija, ja? Jā, man ir bildes, kur es sāku. Es no basketbola atnācu, es 5 gadus notrenējos 2. bērnu jaunas sporta skolā pie Brigmaņa kunga. Un tad teica man pēc vienas vasaras nomēs, pietiek, atnācu uz, jo tētim kaut kā bija, viņām bija sarežģīti, jo viņš piedzima nelaikā. Es saku, cilvēki piedzimst nelaikā, jo tad tas nerealizējās, tas potenciāls, kas tētī bija. Jo viņš 5 reizes Padomju Savienībā palika 4. vietā. 5 reizes 4. Ne 3., ne 5., bet 4. 5 reizes. Tas ir tik sāpīgi, es domāju. Un viņš bija tajā laikā, kad bija, man liekas, viena no slavenākajiem pasaules svarcēlājiem Žabatinskis un Vlasovs. Viņš tieši ar viņiem tajā laikā, tā kā viņš tur 3., 4. numurs bija Padomju Savienībā, bet, diemžēl, viņam bija priekšā. Lūk, un
Un tad es sāku trenēties. Tas ļoti tāds garš posms, kā mēs tur visu sākām. Un, bija ļoti grūti gandrīz gadu staigāt uz treniņu zāli un mācīties tehniku ar kociņu un nemaz tos svarus tur neiztikt. Tas bija tajā vecumā, tas bija diezgan tāds izaicinājums. Un tad es kā jau augu lielumus, augu garumā un augu arī platumā. Un man nekad vienreiz dzīvē esmu dzinis svaru. Nost. Jā, vienreiz. Un tas bija vēl šobrīd VEFā, tur bija VEF sportā startējām mēs sporta kompleksā blakus baseinam. Un, tur bija sporta zāle un Rīgas čempionāts vai kāds neatceros precīzi, kas tas bija pēc notikuma. Un es atnāku un man ir un ir tas stunda laika, kad tu vari nosvērties. Un tad tas bija, kā es skrēju. Es atceros, ka es skrēju, kā man vasarā tur saģēra visās jakās siltuma. Cik tā bija jānama? Nebija daudz, tur kaut kāds 500 grami, bet nav jau... Tas jau ir daudz, jo tev laika nav, vai ne? Un tad man dušā ar tām drēbēm karstums, tur svīda, tur tā. Beigās kaut kā visu to nomet un nosvēros, bet tas viss process bija tāds, ka varēja pārsmieties. Un tā bija vienīgā reize, kad es esmu dzinis. Pārējās reizes es esmu vienmēr tā. Un tad bija tās citas reizes, kad teica, spieda man, labi, tas nevar teikt, tagad vēl kāds domās, ka esmu vardarbība ģimenē, bet nē, viņš aicināja, nepārprotami aicināja ēst vairāk. Es saku, tēt, man negribās un tā. Un visiem tā arī likās, ka, ja tu esi liels augumā, no lielas svara kategorijas, tad tu ēd tur tik daudz. Es saku, nē, man negribās, es negribu. Un tev jābūt spēkam. Un tā, bet nē, man ļoti bieži ir tā, ka es aizgāju kādreiz ciemos, liels būtams, un tas ir viss. Jā. Jo, piemēram, arī ļoti nozīmīga epizode manā sporta karjerā absolūti 93. gada pasaules čempionāts Melnburnā, kur es tiešām braucot uz turieni, man bija viena doma aiziet līdz Jāņa Daliņa kapam, jo tas man kaut kā asociējās kaut kā viss ar Latvijas vispār tādu sporta kaut kādu fantastisko panākumu un attieksmes etalonu un paraugu. Un tā sanāca, ka es dzīvoju Daliņa kunga mājās. Viņa sieva vēl bija dzīva pie viņa meitas. Un tā reize arī cilvēki gaidīja. 93. gads tikko atgūt neatkarību, visi latvieši tur. Un tur arī sporta entuziasts no Austrālijas Bērzariņa kungs. Viņš saka, brauciet čempionāts. Es saku, mums jau tur nav, mums nav naudas. Mēs tur grabinājāmies, kā mēs tur nonācām. Tur varētu atkal grāmatu rakstīt. Un tad katrs ir sadalīts pie kāda latvieša, kurš dzīvos. Un mēs dzīvoju ar tēti pie Daliņiem. Un tad viņiem ir pastāsts, brauc no Latvijas, svarcēlāji, pilns leduskapis piepirksts ar gaļu. Es saku, nē, es negribu. Jo visi cilvēki, tāds tas ir priekšstats. Bet tā jau tur bija. Un īstenībā tas ļoti pārsteidzoši. Tas pasaules čempionāts beidzās to, ka tā ir viena no retajām reizēm, kad es visus 6 piegājienus izmantoju, 3 un 3, uzstādīju 5 Latvijas rekordus. Un teica, ka vienalga nav labi. Es saku, tēt, kā man vēl ir jāstartē, kad būs labi. Ja tev ir visus 6 gājieni, man vienkārši nav gājienu vairāk. 5 Latvijas rekordi? Nē, nav labi, tu varēji vairāk. Es saku, labi. Un tad 11. vieta tu izcīni, un tu domā, ko es tur atkal mājās, to savu 11. vietu tur un tā. Bet atkal kaut kā tas iegriezās, tur arī daļēji tika pielikts pie tā starta, tas Daliņa kunga stāsts un viss tas kaut kā sasējās. Un tajā reizē bija tas sporta laureāts, un es iekļuvu sporta laureāta tajā sešaniekā ar 11. vietu pasaules čempionātā. Tā kā kaut kā tas viss ir, bet tas brauciens tiešām bija tāds emocionāls un abrīnas vērts. Un tas ir palicis viens no visspilgtākajiem maniem tiešām. Kaut kā tā saikne ar Daliņa kungu un viņa ģimeni bija tik, man deva tādu, es nezinu, kaut kādu spēku papildus, ka es to startēju. Tas bija tiešām, tas ir palicis tā. Laižam tālāk. Katru reizi arvien stiprāk tu iegriezā, ne? Jā, līdz mašīnai jātiek. Vitautas, mūsu šīs sezonas vēldzētājs, mums piedāvā tēmu, Raimond, pavisam vienkārši dopings. Jā. Vienīgais dopings man ir morāli un visi šitie figūra stāsti, ko es esmu stāstījis un darījis.
Un, laikam, mans labākais un spēcīgākais dopings ir tikšanās ar cilvēkiem un neizskaidrojām emocionālās šīs lādiņš. Ko es tikko minēju par Daliņa kungu sasaisti, tā arī spēka vīros. Es nevaru izskaidrot, kā es varēju to sasniegt līdz šim brīdim, un es to nevaru saprast, jo es tiešām negatavojos, kur cilvēki gatavojās apzināti un visam tam. Un man nebija ne ekipējuma nekā, un es aizbraucu, un es to pārvaru un izdaru un izcīnu. Un šīs laikam... Mentālais dopings, jā, tāds var teikt. Man negribās teikt, ka būtu kaut kāds enerģētiskais vampīrs vai kā, bet tas cilvēku neizskaidrojamais, kā viņi man to laikam novēl vai vēlējuši, bija tas deva to spēku. Es nezinu, kā to aprakstīt godvārds. Tas ir laikam tas mans galvenais dopings. Jo bez tā morālā tas bija viens no iemesliem, kāpēc es kā otru augstskolu arī izvēlējos Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, jo es ļoti gribēju saprast šo sporta psiholoģiju, kas manā skatījumā šobrīd izšķir visu. Šobrīd arī šajā laikā šī sporta psiholoģija, man liekas, ir tas atslēga panākumam, jo, ja cilvēki aizdomātos, tad šobrīd atšķirība fināla skrējienā 100 metros ir 0,0. Tad padomājiet, viņi pilnīgi visi ir identiski. Tikai šī, un es domāju, ka tas ir tas pārliecība, psiholoģiskais stāvs vai kaut kas cits vēl, kas ļauj to 0,0, kas ir no acis nesaskatāma atšķirība, arī tad iegūt to panākumu. Un, jā, man liekas, tas ģimenes, tas viss ir, jo lūzu tai pašā 2000. Gadā uz pēdējo olimpiādi Sidnejā. Es psiholoģiski salūzu, jo tā sanāca, ka iepriekšējā gadā neveiksmīgi slims startējot izcīnīju 18. vietu pasaules čempionātā, bet es biju kvalificējies uz olimpiādi un 3,5 gadus Latvijas Olimpiskā vienībā. Bet pēc rezultātiem viss. Tu saproti, ka tev jābrauc. Bet finansējuma tev nav. Un, tajā gadā man bija finansējums 2000. gadā. Man bija, man liekas, 100 eiro, 100 lati mēnesi, 900 latiem es gatavojos uz Olimpiskām spēlēm. Un nav tev ne tev nometnes, tad nekā tev nav. Un tad mēs dzīvojām laukos, kur laukos bija viss kaut kādas iekārtas. Tuvu Rembo stāstam, ļoti tuvu. Jo šķūnītī bija griezti zeme, es nevarēju pildīt visus vingrinājumus, jo nevaru pacelt. Un lietas laikā tev ir jātrenējās zem jumta. Un tad, kad tas viss bija jāvelk ārā, smagās gumijas, tie visi jānēsā turp šurp, tas jau līdz kaut kādam tētis sēž zem kļavas un skatās un trenējās. Un es jau līdz šim brīdim pārsmējies, ka iespējams tas ir pasaules rekords, cik es tur 215 laikam uzgrūdu uz Grubuļaina ceļa kaut kādu tur. Un es vienā brīdī teicu, es nebrauku uz olimpiādu, man vienkārši viss salūzu, un es teicu, viss. Un tad mamma, brālis, viss tur, viņš saka, beidz, 10 gadus es bijis tajā visā iekšā pasaulē, tajā elitē, svarcelšanas. Es nopelnījis brāli, nē, man viss pietiek, un tiešām psiholoģiski salūzu. Un tad viņi saka, beidz, tev vajag un tā. Un tad tajā reizē vēl arī tēti nepaņēma dažādu iemeslu dēļ, nezinu pat kādu, uz olimpiādi. Un tā bija otrā reize, kad es startēju bez savu tēvu. Un tā arī viņi beidzās ar salauztu roku un diezgan bēdīgiem stāstiem. Bet šis emocionālais laikam ir tas ļoti būtiskais dopings, kas ir baigi svarīgs. Un ir devis to sajūtu. Tas nav izskaidrojams tajā pašā 96. gada olimpiādē Atlantā, kad es pacēlu un es tur bļāvu. Un tad es zinu, ka brālis bija uz sacensībām atlidojis. Un es pilnīgi 5000 hallē dzirdēju savu brāļa balsi. Un tās viss ir tās jautrās lietas, kas dod to panākumu. Bet vienmēr vajag saskatīt arī pozitīvos. Un tajā reizē, kad Sidnejā salauz to roku, tad tie paši Daliņa, mani jau iepazītie cilvēki, jaunieši un arī citi, viņi teica, Raimond,
nav tā, ka tu esi varbūt vairāk izdarījis Latvijas labā nekā varbūt cits politiķis vai kā cits, jo tu biji uz tām lapām, kur tikai politiķis, zvaigznes, Austrālijas un roka zvaigznes, jo pirmā lapā tu biji nopublicēts ar to savu lausto roku. Es arī trāpīju arī Austrālijas Olimpiskās komitejas izdotajā albumā, un man liekas, es trāpīju arī tur tajā topā, kas ir visi feili, kas notika Olimpiādē ar savu roku. Tā leģendāra bilde ar to roku uz otru pusi, ar to plecu. Tas bija, tur bija arī pēc tam visi tie figūri, kā man viņi tur remontēja un kā tur viss tur gāja. Jo tajā dienā vajadzēja Viktoram startēt un dakteris viens. Es saku, paliec pie Viktora, man jau viss ir beidzies. Un es ierados, tie visi bija redzējuši. Un tad ar Jaunzēlandes sportisti kaut kādi atbrauc ar savu golfkārtu pie tās ieejas ciematā un saka, kur tev aizvest? Tur tas viss. Es saku, tas ir tāds, kā jau ir, tas brīdis ir. Un, protams, ka tas ir bēdīgi, ka tu noslēdz savu sporta karjeru tādā veidā, bet kā es teicu, es pārsmējies biju par tiem visām citām lietām, kur arī lidojot mājās, pēc operācijas es roku izoperēju Austrālijā, man sēdēja blakus divi Austrālijas cilvēki, bet viņiem saknes Vācijā. Viņi arī bija redzējuši jau to. Mēs lidojam ar Aigaru Faģējus vai autografus. Viņš kā mans rekur medaļnieks olimpiskais. Ņemiet no Nē, mēs no jums gribam autografus. Saku, ok, labi. Un tā kā nevienmēr kaut kādas tādas lietas, bet kaut kāds cits arī varbūt dara labas lietas. Un tā kā medaļai vienmēr ir divas puses. Bet attiecībā vispārīgi skatoties par dopingu, es nezinu, šobrīd man liekas nav tālu, ko mēs redzam arī šobrīd ar mākslīgo intelektu un visiem šiem attīstību, ka man bailes, ka tas nākotnē ar visu šo medicīnas attīstību, tas būs ļoti, ļoti smags jautājums, kā varētu fiksēt, lai tā būtu godīgas spēle principu ievērošana. Tajā laikā tu jūti, ka to negodīgumu kaut kur apkārt? Redzēji? Ko tu redzēji? Ko tu jūti? Tur ir viss, kas bijis. Un, dažādas ir šīs lietas, kas ir notikušas un ap dažādiem sporta veidiem, kā kurš grib cīnīties. Svarcošana ir bijusi viens no tādiem. Un, tur ir tie principi, kā tas viss notiek, kas tur tiek pieķerts, kuri netiek pieķerti, kāpēc. Arī šobrīd, man liekas, Svarcošanas starptautiskā federācijā šobrīd laikam ir nomainījies, bet tā vadība vēl iepriekš, viņa bija ļoti neelastīga. Viņa nemēlējās neko mainīt, neiet līdzi laikam, un ja neiet starptautiskā, tad arī pārējās federācijas neko nemaina. Es saku, man liekas, sabiedrībai, kur nav saistīta ar sportu vai tieši ar svarcošanu, nevienam nav iespējams izskaidrot, kāpēc noraustoties alkoniem vai plecām, paceļot 230 kg, tev viņi neieskaita. Kāpēc? Līdz šim brīdim kāpēc tas ir būtiski? Kā tu noturēsi 230 kg ar saliektām rokām? Tas ir neiespējami. Ja? Un cilvēki to un tas tiekās tiekšā. Šis ir tās nevēlēšanās mainīties, kur citas galda tenis, volejbols, mainījās, cik spēlē 3,5 stundas, kādreiz 5 setus spēlē. Tagad tas viss peldēšana, hokejā mainīja, futbolā mainīja, visur noteikums dzīvo līdzi, lai tas būtu. Tāpēc jau svarcošana šobrīd ir tur uz robežas, būt vai nebūt, vai ne? Lūk, tas ir tas, ka nevēlēšanās kaut kādīgi, bet pēc būtības ļoti skaists, ļoti labi var, man liekas, arī iepakot un parādīt un sabiedrībai patīkam. Bet, ja tu nesaproti, kā cilvēks pacēla un viņam neieskat, kāpēc. Es saprotu, ka sarežģītāk ir varbūt kādam beisbols noteikums vai tos pašus tenis noteikums, kur kāpēc skaita 15, 30, pēkšņi 40. Ja? Bet šie noteikumi ir, un tad tiešām bija tas 95. gada čempionāts, neatceros vairs, kur tur bija viss sarkans, jo sāk tiesāt vēl striktāk. Tad bija Amerikā Olimpiskās spēles, un tur vienkārši pateica federācijai, ko jūs darat, tad viss būs sarkans tablo. Un tad tur skaitīja visu, un cilvēki bija priecīgi. Viņi nesaprot, tu esi pacēlis, vai tev tur tas plecs vai kaut kas noraustījās, tās ir tādas. Labi, tas ir Raimonds cits nianses. Par dopingu tas vilinājums redzot, kas apkārt notiek, tev nav kaut kādā brīdī, šis ir negodīgi, es taču arī varu tur, iešpricēt, tur apēst tādu tabletu vai šitādu tabletu. Droši vien, bet tas ir tas izaicinājums
ka, piemēram, ar lielām valstīm, kur ir ļoti attīstīta medicīna un viss šis fizioterapijas jau sen, kur mums nav tādas pieejamības. Mums, piemēram, ļoti ilgstoši pat nebija savu ārstu komandai izlasē. Un tad tas viss aizgājis jau ir, man liekas, tādā trakumā, kur, piemēram, to pašu mildronātu, kas arī tiek uzskatīts par dopingu šobrīd, ja, kur mēs cilvēkiem priekš atjaunošanās procesu. Un īstenībā aptiekā brīvi pieejams. Jā, un daudzas lietas, īstenībā cilvēkiem jau par šo tēmu daudz ko runā, bet daudz ko varbūt nezina. Nav jau speciāli dopingu. Neviens no vārda dopings, katrs ir medicīnas preparāts priekš kaut kādām slimībām vai kaut kādas veselības uzlabošanas. Tas ir viss, tā ir medicīna, kur parastam cilvēkam to dod, kad viņam ir salūzusi roka vai viņam kaut kas tur cits ir jāpalīdz. Tās ir tādas lietas, kuras šobrīd tā ir. Mēs jau daudz varam runāt, negrib nevienu šobrīd aizvainot sporta veidu, bet mēs paši zinām, ka daudzos izturības sporta veidos ir ļoti daudz cilvēku, kas slimo ar astmu. Jā, bet tā ir, un es jau nevaru apgalvot, ka viņš nav slims cilvēks. Es to nekādā gadījumā to nemēģinu. Bet vilinājums to bija, jebkurā gadījumā redzot, kas notiek kaut kur, vai ne? Tā ir tāda netaisnība savā ziņā kaut kāda. Cīnies, mēģini par godīgiem līdzekļiem. Par godīgiem līdzekļiem, jā, kādreiz te uzskat par naivu un tā, bet no otras puses, tas jau viss bijis. Tagad jau atpakaļ vairs neatgriezīsies. Un tā kā es nezinu, tas ir grūti, jo mēs jau tagad tā viegli teikt, ka tu jau esi tādos vecumos un tu vairs nesporto un tu neesi vairs tajā vidē tik daudz. Godīgi saka, man vairāk uztrauc tas, cik tālu mēs jau esam aizgājuši pietiekoši tādām medicīniskām manipulācijām, kā ar kaut kādām gēnu inženierijām un visu, un klonēšanām, un kas tik vēl šobrīd nav, ko mēs varbūt pat neapzināmies. Tas vienkārši kļūst bezjēdzīgi tad kaut kādu veidu šādu barjeru uzturēt, jo tas, tu viņu nevari noķert vienkārši. Kā tu vari noķert? Tas nav iespējams. Un tad tas viss kļūst diezgan bezjēdzīgi. Vienmēr jau būs kāds, kas vēlēsies arī savādākā veidā sasniegt rezultātu. Tā ir bijis no seniem laikiem. Un vienmēr kāds cilvēks dzīvē mēģina pārkāpt kaut ko. Un arī šodien ne tikai sportā, bet arī ikdienas dzīvē cilvēki pārkāp, lai tādā veidā kaut kādas iegūtu sev labumus. Tā ir tā izšķiršanās, vai tu vēlies to darīt vai nē. Tās ir tās izšķiršanās, kur kādam izdodas izsprukt un viņš ir sasniedzis un laimīgs, kāds tiek pieķerts. Kas nav pieķerts, nav zaglis, vai ne? Kaut kā tādiem žēl netiek, bet ļoti bieži salīdzina sportu ar politiku, par to tīrību tajos visos jautājumos. Tur ir par ko aizdomāties. Un pieļauju, ka arī politikā dažreiz tādas godīgas spēles princips dārgi maksā. Griežam, Raimond, noslēdzošo reizi tēmu ratu. Un skatīsimies, uz ko trāpīsim šodien šajā brīdī. Ko, Fordu tomēr uzgriez? Yes! Bet, kā mēs zinām, vai ne, deputāts nevar saņemt atlīdzību. Nē. Un dāvinājumu, tā kā Fords paliek man. Fords paliek man, Raimond. Bet bez tēmas mēs nepaliekam. Labi. Raušana un grūšana. Droši vien, ka niansīts varbūt nedaudz svarcelšanas iezīmēm. Kas bija tev, kā saka, kas patika, kas nepatika, kas sanāca, kas nepatika un kas ir nianses? Mēģinam īsi, Raimond, jums laiks nav paticis. Es sapratu īsi. Raušana tāds vairāk eksplozīvs sporta veids, kur tiešām tas, ko es minēju, šī tehnika, ko es tēti gribēju samainīt, kas man ļautu iespējams un arī beigās pierādījās ļaut vairāk pacelt, izmantojot savu kāju spēku. Un grūšana ir tāds fizisks, vairāk tāds tiešām fizisks nepieciešams spēks, kur arī, protams, ir nepieciešams ātruma īpašības un viss cits. Bet man drusku traucēja mana lokanība, kas tieši plecs locītavā, kas ļoti bieži man arī neieskaitīja šos, bet ne jau tāpēc es biju pret šo noteikumu izmaiņu. Bet tā locītava iespējams, ka varbūt vairāk vajadzēja tam
stiepšanās, vingrinājums, kaut kādas citas lietas darīt, lai man to locītavu tomēr spētu kaut kā veidot tādu kvalitatīvāku, un tas varbūt ļautu to. Jā, bet kā es saku, tas eksplozīvais, bet man vairāk izdevās procentāli raušana man ne tik daudz, un ar grūšanu es vienmēr ļoti daudz ko atspēlēju atpakaļ. Tur no krievu valodas tulkojot ir tāds teiciens, kas ir spēcīgs grūšanā, tas ir spēcīgs kopumā. Ja? Tā kā tie ir tie divi lielie atšķirība, kas ir pietiekoši, laikam, personīgi par mani runājot. Jā. Bet, ja būtu iespējams šī tehnika pamainīt un būtu bijusi šī pleca locītavs drusku kvalitatīvākas, lokanākas, tad droši vien varbūt kaut kā arī būtu vēl kaut kas izdevies vairāk. Bet tas bija ļoti sarežģīti tieši saistībā ar tēti. Mēs ilgi viens otru mēģinājām pārliecināt, kā vajadzētu darīt. Tētis ļoti bieži uzvarēja. Skaidrs. Ko pavisam īsti tiešām šoreiz, Raimond, teikšu tev paldies, ka tu atradi laiku savā saspringtajā dzīves grafikā. Un noslēgumā tavs novēlējums Ziemassvētkos latviešu tautai. Droši vien no tā, ko mēs šeit runājām, es tiešām arī novēlētu vairāk humoru. Paskatīties uz dzīvi kādreiz arī gaiši, lai gan, kā es arī pats minēju, ir man pašam dzīvē brīži, kad uznāk, kad ir šis nogurums, bet ir jāspēj viņš pārvarēt un turpināt ceļu un soli pa solim, un tad vienmēr var sasniegt to kalnu virsotni, jo viņi ir sasniedzama. Un ja vēl ir humors, tad tas būs pavisam labi. Atceramies, domājam vairāk gaišas lietas, un man liekas arī šīs regulārās filmas, ko mums rāda uz Ziemassvētkiem, atceroties par radiem tuviniekiem un kādreiz arī iespējams ilgstošākā periodā, ar kādu mēs nerunājam vai kaut kāds aizvainojums ir. Varbūt mēģinām piedot viens otram un uzrunāt, un kaut kā šais laiks ir tas, kad padomājam gaišas lietas un palīdzam, ja tās ir iespējams, bet cenšamies to Ziemassvētku, tas laikam būtu tas galvenais, līdzīgi kā varbūt novembrī, kas mūsos uzjundīja šis patriotisms un valstiskums, tā varbūt šo Ziemassvētku sajūtu, palīdzību, rosību, atbalstu saglabāt visu gadu garumā, un tad, man liekas, mums ies daudz labāk. Un noslēgumā, Raimond, es zinu, ka tu esi liels anekdošu stāstnieks. Viena anekdota no tevis. Par jebkuru tēmu svaigāka anekdota. Tā nav anekdota, es varu izstāstīt, jo tā ir, tas ir tiešām, tā ir dzīve. Es tikko atgriezos no Amerikas. Es nezinu, varbūt es tiešām nevienu negribu aizvainot, bet tā ir realitāte. Un es maksāju par pirkumu ar naudas zīmēm un ar monētām. Jā. Un tā meitene, kas stāvēja otrā pusē, viņa paņēma monētas un pasauca menedžeri. Jo viņi nezināja nominālu vērtības monētām, viņi nevarēja saskaitīt, cik tur es esmu iedevis. Jā. Un atnāca menedžeri, viņi teica, jā, tur ir korekti iedots tik, cik ir uz kases tas cipars un tā. Mūsdienās cilvēki, tas ir tas, ka mēs ar tom digitālām iekārtām strādā pārdošanā, bet nezinu, 5, tur ir cents, 5, 10, 25, man liekas, 50 laikam, ne 50 nebija, un dolārs, ja? 5 dažādi koini ir, ja, tas monētas, ja? Diemžēl viņa nezināja viņu nominālu vērtības, un bija aicina kāds palīgā, tā kā šis man lika aizdomāties, jā, kur mēs tālāk nonāksim ar digitālo stāstu un praktisko dzīvi. Skaidra lieta. Es domāju, iepirkumiem un tādai Ziemassvētku laikam diezgan atbilstoši arī stāsts un raidījuma noslēgumā. Raimonds, es vēlreiz saku paldies, ka tu atradi laiku un paldies, ka tu atnāci. Un šis bija Raimonds Bergmans, bijušais svarcēlājs, šobrīd politiķis un multimākslinieks ar vien atraktīvs dzīves. Un paldies, Raimond, un priecīgs Ziemassvētkus mūsu skatītājiem, priecīgs Ziemassvētkus arī tev. Un tiekamies vēl šai gadā vismaz vienu reizīti, kad šeit pie manis viesosies vēl viens bijušais Latvijas sporta smagsvars. Šai reizē vislabāk! Uz redzēšanos un priecīgs Ziemassvētkus! Uz kurien tu tā sataisījies? Uz tirdziņu? Uz to plašāko Ziemassvētku tirdziņu Dominā. Ok, Domina, lai sanāk.
sporto, Vitautas pēc brančo, pēc trakas balles arī. Vitautas, zini, Vitautas magnīs tik, cik tur nedabūsī, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minīti ņem un sausu dzer, atgūsti enerģiju. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV. Jubilejas 5. sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta